Kā tu atšķiri cilvēku, kurš tikai interesējas par pakalpojumu, no tā, kurš ir gatavs slēgt darījumu? Es sadalu cilvēkus 4 kategorijās. Tie, kas ņem ļoti lielus riskus, tie, kas ņem vidējus riskus, bet viņiem vajag atbildēt uz dažiem jautājumiem. Tie, kuri neņem riskus ļoti maz, un tiem, kuriem vajag ļoti daudz jautājumus, un tie, kuri tev stāstīs to, ka tavs pakalpojums nevienam nepalīdz, un viņš tev pārdos to ideju, ka tas pakalpojums nevienam nepalīdz. Ja es skatos šīm 4 kategorijām, bieži vien tie, kuri interesējas, ir 3. un 4. kategorija. Viņiem nav ko darīt, viņi nav cilvēki, kas ņem riskus, viņi nāk uz pārdošanas zvaniem, lai uzzinātu, man tur ieinteresē, viņiem sāc kaut ko stāstīt vai jautāt vairāk jautājumus. Viņi domā, Gestapo, es uzdošu jautājumus, tu neuzdosi jautājumus. Es uzreiz zinu, ka šis cilvēks pirmkārt nav priecīgs ar savu dzīvi, tad viņš nāk pie mums ar saviem jautājumiem, ļoti agresīvi bieži vien, un tie ir tie cilvēki, kas vienkārši nepērk, kuri neņem riskus, kuri ir diezko agresīvi. Tie cilvēki nesaprot, vai arī mēs viņus nesaprotam, un mēs galvenokārt strādājam ar tādiem, tie, kuri ir gatavi noslēgt darījumus, ir diezko profesionāli, ņem riskus bieži vien, jo tas arī ir tā kā uzņēmēja darbība ir ņemt riskus.